Sveicināti! Mans vārds Elvis Jaunzems, un es esmu pabeidzis visus savus eksāmenus, tādēļ pilnā sparā varu ķerties klāt pie tehnoloģiju apskatiem, un šajā video es apstīšu Huawei milzīgo telefonu Ascend Mate 7. Parasti es ignorēju telefonu un citu ierīču kastes, jo tās parasti ir baltas un garlaicīgas, bet Huawei kaste kaut kā man piesaistīja manu uzmanību, un tā man šķita augstvērtīga un pievilcīga, tāda melna, kvalitatīva un eleganta. Bet nu par pašu telefonu. Pirmais iespējas man par Huawei Mate 7 ir ļoti pozitīvs, jo tam ir kvalitatīvs alumīnija korpus, kurš ir salikts ļoti kvalitatīvi. Diezgan interesanti pavērot to, kā tādu Ķīnas telefonu, kā nesen apstītā Meizu MX4 un arī šī Huawei kvalitāte ir sasniegusi rietumu ražotāju līmeni un pilnībā lauž visus tos stereotipus, kas mums bija agrāk par Ķīnas ražotajām precēm. Vizuāli gan telefona aizmuguri atgādina HTC dizainu, konkrēti HTC One Max, īpaši dēļ antenu izolācijas līnijām un pirkstu nospiedumu lasītāju novietojumu. Runājot par pirkstu nospiedumu lasītāju, tas it kā darbojas, bet pirksts ir jānovieto precīzi un akurāti, lai tas nolasītu nospiedumu. Tas nav tik vienkārši lietojams kā Apple Touch ID. Tas arī ir ļoti neparocīgā vietā, bet vismaz pozitīvi, ka tas darbojas arī tad, kad ekrāns ir izslēgts. Telefons ir super milzīgs, tam ir 6 colu ekrāns, un tas ir tik liels, ka tas pilnībā aizsedz normāli izmēra telefons. Protams, ka ar vienu roku to būs ļoti grūti lietot, bet tas tam arī nav paredzēts. Kad to lieto ar divām rokām, ekrāns ir ļoti noderīgs filmām, lasīšanai, spēlēm un internetam. Diemžēl lielais telefona izmērs un alumīnija aizmugure kopumā nozīmē to, ka telefons ir ļoti slidens. Tādēļ ir jābūt ļoti uzmanīgam to lietojot, lai to neizmestu no rokām. Ierīces ekrānam ir diezgan labas krāsas, bet man tas šķita nedaudz par blāvu. Ir īpaši salīdzinājumā ar lielo telefonu karali Samsung Galaxy Note 4. Kā diezgan labs ir arī raksturojams arī ierīces chipsets, kurš ir nevis Qualcomm Snapdragon, bet gan ķīniešu veidotais High Silicon Kirin 925. Jaudas ziņā tas nesagādāja ne mazākās problēmas, un ir patīkami redzēt, ka Qualcomm monopolam ir parādījušies konkurenti. Vienīgi skaņas kvalitāte ir diezgan skumīga. Klausoties to caur austiņām, skaņa šķita diezgan saspiesta, plakana un strupa. Tikpat pieņemama ir arī kamera, kuras krāsas un detalizācija ir apmierinoši. Ne izcili, bet gan apmierinoši. Šī telefona pats lielākais lepnums ir tā baterija, kura ir satriecoši laba. Tā gan nav izņemama, bet tās ietilpība ir 4100 mAh. Salīdzinājumam abu konkurentu, proti Galaxy Note 4 un Motorola Nexus 6 baterija ietilpības ir abām 3220 mAh. Huawei Mate 7 baterija vislabākā, kādu vien telefonā esmu lietojis, vietā runī, protams. Un tā man aktīvi lietojot izvilka 2 veselas dienas un naktis, ar vairāk nekā 8 stundām ieslēgt ekrāna. Lielisks rezultāts. Es gan par lielisku nesauktu šī telefona programmatūru, jo tam vēl aizvien ir Android 4.4 KitKat, un tam arī pa virsu ir neglīts Huawei Emotion UI 3.0 interface. Kaut kāda iemesla dēļ visiem ķīniešu ražotājiem, protams, Meizu, Xiaomi, Xiaomi, tā tas bija jāsaka, Xiaomi, un arī Huawei patīk kopēt iPhone sākuma ekrānu, sametot visas aplikāciju ikonas vienā RSG, un tāds ir arī šajā telefonā. Arī pašas ikonas, izvēles un tastatūra un citi dizaina elementi ir arī neglīti, un kaut kāda iemesla dēļ Huawei ir uzlikuši vadības pogas no Lollipop, lai gan pašam telefonam ir KitKat. Pirmais, ko es izdarīju ar šo telefonu, ir uzliku Nova Launcher, nomainīt tastatūru uz Google Keyboard, un telefons kaut kādā veidā kļuva lietojams. Kopumā Huawei Mate 7 ir negaidīti kvalitatīvi ierīces ar pasteidzos labu bateriju, tikai tā programmatūra liek padomāt divreiz pirms tā iegādes. Ja ar to spēj sadzīvot, tad par vidēji 380 eiro tā ir ļoti laba izvēle, jo konkurenti kategorijā ar lieliem ekrāniem, proti Galaxy Note 4 un Nexus 6, abi maksā ap 500 eiro. Paldies par skatīšanos, abonē šo kanālu, un ja tev šis video patika, tad zini, kur tev jāspēj.